Kā sākās mana aizraušanās? Tā bija diezgan neparasta, jo vispirms, kā saka, radās doma, pēc tam vārds aust. Pirmo reizi uzmanīgi pieskaroties sistavai, piesitu. Man ļoti patika sajūta, troksnis tāds patīkams. Un man ļoti iepatikās, un aužot, protams, mainot krāsas, kaut ko tur eksperimentējot, īsti nesaprotot vēl ko, kaut kas tur veidojās, un tā es sāku pamazītiņām. Jā, par to Rīgas segu tādās noskaņās, kur ir zilais tonis un diezgan tāds tumšs, un pamatā ir arī mazliet no dabas kaut kas, jo tās zaļais, tumšais, tomēr tā ir tāda tā kā mežs, tā kā egle. Zilais tur jūra, debes un mazliet zeltenā, kur ir saule vai vienkārši gaisma. Tāda iedvesma, ka tu dari kaut kā, tu domā, un tad tā kā nāk priekšā tā ideja. Visiem novēlu svētku noskaņu. Un turēt augstu savu atbildību par savu tēva zemi. Un lai mums tas viss izdotos, iedomāsimies, ka mēs esam katra maza zvaigznīte, kuru paši varam iedegt. Un ja mēs katrs iedegsim zvaigznīti, tad visa Latvija apmirdzēs apbrīnojamā gaismā.